Šī ir nedēļas prognoze Tāro nedēļai no 18. līdz 24. martam maniem mīļajiem, ugunīgajiem lauvām. Skatāmies, kas sagaida lauvas nedēļas sākumā. Wow, imperatori! Ļoti forša kārts. Tā mums kārts, re, kur meitenes, ja skatās, var sajust to enerģiju, cik spēcīga ir imperatori, tad jūs pašas, arī, protams, vīrieši var sajusties tādu spēku, piepildījumu. Šī ir arī grūtniecības kārts, tā kā varbūt būs kādai jaukas ziņas, gaidītas ziņas. Un tā ir pārpilnības, pārticības, labklājības kārts, kad viss ir labi, mēs jūtamies kā imperatoras. Varbūt būs kādas pārdomas par zemi, te mums arī zemeslode ir, par zaļo dzīvesveidu. Tā kā skatāmies lauvas, kā mums izpaudīsies šī kārts. Nedēļas vidus lauvām zobenu karalieni. No imperatoras uz karalieni, ja? Nav slikti. Zobenu karalieni mums ir tāda pārliecināta, asu prātu, kalkulē, izsver, plāno, domā, organizē, tā kā būsim nedēļas vidū tādās enerģijās, darbīgās, aktīva prāta darbības enerģijās. Un lauvas nedēļas otrā puse, beigas, kas mūs sagaida. 2 zižļi. Šī kārts ir parasti par to, ka mums ir jāizdara izvēle starp 2 lietām, vai arī par ceļošanu bieži. Globus un mašīna, un meitene jau ir gatava doties. Kā iespējams, ka nedēļas beigās būs kaut kāds izbrauciens, vai tieši organizēsiet, kaut ko plānosiet, sāksiet domāt, meklēt biļetes, varbūt vasaras atvaļinājumu jau sāksiet domāt, vai lieldienu atvaļinājumu, kā būs kaut kāda izbraucienu plānošana. Lai jums forša nedēļa!